Tā, labdien visiem! Mani sauc Irīna. Esmu mājas vecāka Stacijas iela 41 Valmierā. Par mājas vecāku es paliku septembrī pagājušajā gadā, diezgan nesen. Bet par šito laiku es ceru, vismaz, ka es daudz ko izdarīju priekš mājas. Tāpēc arī laikam šodien esmu šeit. Kā bija teikts, viena no aktīvākajiem mājas vecākiem Valmierā. Tas ir ļoti patīkami. Gribu mazliet atvainoties, jo 15 gadus es nodzīvoju Anglijā. Es tikko atlidoju jūlijā un mazliet ar valodu ir kā ir. Dažreiz ir vieglāk izrunāties angliski nekā latviski, bet es mēģināšu, tiešām mēģināšu. Tā mums māja izskatījās 2019. gadā un pirms renovācijas, kā jau viss minēts mājas. Kas mums tika izdarīts, tas ir projekta ietvaros, tika veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju jumta seguma nomaiņa, elektroinstalācija sakārtošana pagrabā, bēniņus un kapņu telpā, ventilācijas sistēmas uzlabošana, ūdens apgādes un apkuras sistēmas rekonstrukcija un kāpņu telpas remonts. Tāds diezgan, kas ir pamats. Tā mums izskatās māja šobrīd. Šobrīd mums pagāja 5 gadi pēc renovācijas. Ir, protams, dažas lietas, ko vajag korektēt ar laiku. Tas jau ir pats pa sevīm. Tā izskatās tas siltumenerģijas patēriņš, kā mēs redzam no 17. gada līdz 24. gadām. Var redzēt tie megavati, kā viņi mainījās. Un tas ir diezgan, es domāju, ka diezgan labs piemērs, ko var redzēt, kā samazinās tas patēriņš. Tas ir viens no lielākiem plusiem, es uzskatu, jo mēs visi zinām, cik izmaksā tas viss mūsdienu laikos. Tas ir tas, kas bija sagatavots no rīta, bet tagad es gribu pateikt vienkārši no savas puses ar saviem vārdiem. Ja runāt par pirmo punktu, ko es uzskatu, ka tas ir varbūt nevis svarīgākais, bet viņš ir tīri tehniski, kā izskatās māja. Kā jau visiem cilvēkiem mums patīk ieiet telpās, kur ir smuki, kopts. Tas ir dabiski, tur nekas nevajag neko piebilst. Otrs, ko es gribētu pateikt, mājas vizuālais izskats, ko es arī minēju. Un, kā es uzskatu, ieguldījums renovācijā, tas ir ne tikai ieguldījums tavā mājā, kur tu dzīvo. Tas ir tāds kā ieguldījums tavā pilsētā. Jo, kad atbrauc cilvēki no citām valstīm, no citām pilsētām, viņi iebraucot pilsētā, viņi redz, kādas ir mājas. Un es uzskatu, es pati no Valmieras, es šeit piedzimu, tā ir mana dzimtene. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Tu ieguldi naudu ne tikai mājā, bet izskatā. Bet tas ir tīri mans viedoklis. Izmaksu samazinājums, kā es jau arī rādīju par to siltumenerģiju, to var arī just. Viens no svarīgākiem punktiem, tas ir pašregulējamie radiatori. Jo pirms tam bija visu laiku cīņa, visu laiku bija problēmas. Vienam neapmierina, ka pa karstu, otram neapmierina, ka ir augsts mājās. Un tā bija vienmēr problēma. Kādam jāmaksā pa daudz, jo viņš negrib, viņam ir karsti. Viens negrib maksāt, otrs nevar maksāt. Tagad ir ideāli. Ziemas laikā, ja tev ir karsti, pagriez to radiatoru, visa problēma ir risināta. Jo pirms tam daudz bija sūdzības, it īpaši no cilvēkiem gados, es runāju pa 80+, viņam vienmēr ir augsti, jo kustības nav. Kad viņi ir dzīvokli, viņi pārsvarā nestaigā, tad viņam ir ļoti augsti. Un tad viņi nevarēja regulēt, un tagad es uzskatu, ka problēma ir risināta. Negribi maksāt, pagriez nost. Es akcentētu uzmanību uz to, ka mājas arī ir atšķirīgas. Un daži cilvēki viņi nesaprot, viņi domā, kāpēc mēs maksājam vairāk, kāpēc mēs maksājam mazāk. Mājas ir atšķirīgas, dzīvokļu skaits ir atšķirīgs. Vienam ir 40 dzīvokļi,
dažiem ir 100, man liekas, dzīvokļi. Ir tādi lielas diezgan mājas. Nevajag salīdzināt tās cenas. Vienai mājai vajag mainīt tikai jumtu, otrai mājai vajag mainīt visu, sākot no pagraba līdz jumtam. Ja? Tur nevar salīdzināt tās cenas. Un gribu pateikt to, ka renovācija ir diezgan atbildīgs pasākums. Man ļoti žēl, ka renovācijas laikā es nebiju pa mājas vecāko. Man ļoti žēl, jo es biju tikai atbraukusi ciemos, bet tagad es dzīvoju tur. Un renovācijas laikā vajag pievērst uzmanību daudzām detaļām. Nevar tā kā, nu labi, šitais nebija izdarīts pēc tam. Visas detaļas jāizrunā, ja kaut kas nepatīk, jāzvana uzreiz vai namsaimniekam, vai būvniekam, kurš to dara. Un visu jāizrunā uzreiz. Un noslēgumā, ko es gribētu piebilst, to, ka es nezinu, manuprāt, nav jābaidās no renovācijas, no tām cenām. Viņas ir, kādas viņas ir, jāmaksā vairāk par dzīvokli, par biliem, par rēķiniem. Bet tu kompensē to ar to, ka siltumenerģijas rēķini paliek mazāki. Bet laiks paiet, tu izmaksās to renovācijas summu, bet māja tev paliks un dzīvoklis paliks tev, ko ar laiku var pārdot vai īrēt. Tas ir tā kā ieguldījums. Tas nav tā, ka tu samaksā un tā nauda kaut kur pazūd. Tas ir ieguldījums, manuprāt. Tas laikam viss. Man ir diezgan īsi un parasti neko īpaši negatavoju, kā ir, tā ir. Irina, kas motivē jums būt aktīvai mājas iedzīvotājiem, būt māju vecākajai? Es nemācēšu teikt. Man liekas, ka es esmu no dabas tāda. Man patīk kaut ko ņemties, runāties, izskaidrot. Jūs nevarat iedomāties no septembra, cik daudz cilvēku. Es uztaisīju to mājas čatu, kā laikam jau visiem ir. Mums tādas nebija. Un, kad es uztaisīju septembra to mājas čatu, man tur bija saraksts, līdz vakaram varēju lasīt. Kādam ir kādas problēmas, kurš grib to, kurš grib šito. Pirms tam cilvēki klusē. Kāds baidās piezvanīt, kāds baidās pajautāt. Es pie visiem eju, runāju. Es saku, mums tur tā kā ģimene jau. Man jau dāvanas nes Ziemassvētkos. Tā nebija, nopietni, tā nebija. Es tā kā aura. 39. Jā. 3 dzīvokļi ir pašvaldības. Un, 39 dzīvokļi. Maza mājiņa, nav liela, bet ir ar ko strādāt. Kad es atnācu pie tā amata, var teikt, jā, mums bija lieli mīnusi mājai, bilance bija lejā. Everita no namsaimnieka pateica izturību tev, bet jā. Bet mums janvārī bija sapulce, pirmā sapulce. Es dabūju 16 cilvēku sapulcē. Pirms tam mums bija 2 cilvēki maksimums sapulcē. Šoreiz man atnāca 16. Everita teica, tas ir brīnums. Bija ļoti patīkami dzirdēt, ka man kaut kas izdodās. Es tiešām negaidīju, ka tā būs, bet es mēģināšu turpināt. Un tas labiekārtošanas, jūs teicat par to parkingu zonu, tas ir man nākamais solis galvā, bet arī vajag domāt par naudu. Jāsaprot, ka cilvēki nevarēs uzreiz to visu samaksāt. Un man liekas, ka ir tā kā 50% vai 60% palīdz doma. Jā.